Čau visiem, te es Melānija, un kanāls nekad neskaties. Jā, nejautājiet, kāpēc viņu tā nosauc, vienkārši tas tā kā dīvaini vienkārši ir. Un tad es atteicu jaunu rubriku, vai kā to nosaukt, tā kā just do it. Tātad šajā rubrikā jūs varēsiet uzdot jautājumus, jebkuram pēčupē pieņemsim Melānijai. Jā, Melānija, pieņemsim, jūs varat rakstīt komentārus, pieņemsim Melāniju, cik tev gadu, vai arī kaut kā tā. Un jūs varēsiet arī jebkuram pēčupam uzdot kaut kādu uzdevumu, pieņemsim, Kur Džons, vienkārši tikko filmēja video, un tāpēc man ir te blakus. Tad Džonam, pieņemsim, saki, norāja galvu tur, Jessica tur, laikam neviens nezinu, kurai Jessica, tad, labi, es kaut ko tādu, un jūs varat rakstīt un jebko principā, jo, tā kā es nezinu, kāpēc to attēju, vienkārši, kādam ir kaut kāds jautājums priekš manīm, vai kaut kas tāds, jā, domāju, ka. Tāpēc es tagad tūlīt parādīšu tādus pēčupus, kuriem jūs varat uzdot jautājumus, un viņi tā kā, nevarat tā kā, lai jūs zināt viņu vārdus, tā kā, jā. Es tūlīt tās atnākšu. Varat uzdot jautājumus Chelsea, viņa ir Chelsea, un arī uzdevumus jūs viņai varat uzdot. Tātad nākamā ir Hanna. Uzdevums un jautājums jūs arī viņai varat uzdot. Tālāk man ir tā Sofija. Jā, es zinu, tur vienkārši viņa krita nepareizā vietā. Kādā pilspalvā. Nezinu. Jā, pēc tam Kērija. Protams, kā tad bez Kērijas, bet viņai lūdzu nevajag tādus trakus jautājumus un uzdevumus likt, tāpēc, ka viņa vienkārši jūs nostīs. Jo es esmu viņus rakstu vienkārši tā uztaisījusi, ka viņa vienkārši reāli nogulinās. Pēc tam, kur palika, kur, Anastasija. Es zinu, kāpēc viņa uzlika vārdu Anastasija, tāpēc, ka vienkārši, es prāt, tas ir bišķi tāds nopietnas vārds, tāds tā kā, jā, kaut kā tā. Pēc tam man tā kaut kur arī vēl viens bija, kaut kā, tā kā, principā, vai varbūt arī tas ir bijis, man bija, vispār man bija vēl Mija, bet Mija kaut kur pazudu. Man vispār lielākā daļa pēču par pazudus, tāpēc, ka es viņas vairs nekrāju un tā kā nekā nekrāju. Tā kā es kaut ko priekšējā, bet tā kā nepārāk. Tā kaut kur. Nav vienkārši, sarīt viņa vārdu tā kā grūti tā kā uzrakstīt. Jā? Jūs viņam rakstat, tad vienkārši rakstat tā kā angliski pele, vai arī vienkārši latviski rakstat pele, tā kā mums, tā kā, vai kaut kas tāds, tad es sapratīšu, kam jūs domājat to jautājumu, vai uzdevumu, tāpēc rakstam, un celojitās, es būt atgriezīšos. Anastasija, pēc studiju nedrīkst braukt. Es ceru, ka jūs visi sapratāt, kas ir jādara. Un tad Džons man te guļ tā ideāli vienkārši guļ, kas viņu tur mušīja. Un tad es sapratu, ja kāds nezina. Melānija, kanāla vadītāja, kas to vēl joprojām nesaprata. Jā, ja kāds saka tikko anāc šo kanālu. Un visiem patā mīlu jūs, jēt! Patā visiem, jā. Oi, tur.